Tuvojas skolotāju diena, tāpēc mēs, skolēnu padomu, dosimies intervēt skolotājus un skolēnus kā apsveikumu mūsu mīļajiem skolotājiem skolotāju dienā. No kuras klases jūs esat? 9. Un kā jūs apsveikt skolotājus skolotāju dienā? Es uzdāvināšu Rafaelo. Es uzdāvināšu puķis. Ļoti labi, paldies. Sveiki, kādu priekšmetu jūs mācat? Matemātika un ķīmija. Un kādas, jūsuprāt, ir vissvarīgākās un labākās īpašības Jaunmārpas skolēnos? Jaunmārpas skolēni ir aktīvi, skaļi un sportiski. Paldies. Čau, kurā klasē te? 8. D. Un kā tu raksturot mūsu skolas skolotājus? Man liekas, ka viņš ļoti jauks un ka viņš māca labi. Un es varu saprast, arī piemēros visu, ko mēs mācāmies. Un visu tēmu var saprast. Ļoti labi, paldies. Sveiki, ko jūs mācat? Mūziku mācu. Un kas ir visjaukākā lieta, ko jums kāds skolēns ir izdarījis? Vispār tādas lietas man ir daudz, un viena no foršākajām bija, ka skolotāja dienā kāds no 9. klases maniem audzināmajiem man uzdāvināja no vecmāmiņas dārza rožu stādu, kur es iestādīju savā dārzā. Protams, ir daudz tādi brīži, citi brīži, kad, piemēram, mani bijušie absolventi jau tagad izlec no autobusa ne savā pieturā, lai tikai atnāktu sasveicinātos ar mani. Tas arī ir ļoti patīkami. Ļoti forši, paldies. No kuras klases jūs esat? 9. B. 7. D. 9. B. Labi, un ko jūs vairāk novērtējat Jaunmārpas skolas skolotājos? Mūsu skolotāji ir ļoti pretīmnākoši, ļoti atbalstoši un tiešām ir ģimeniska sajūta, jo visi atbalsta apkārt. Jā, principā tas pats, ko Kata teica. Es tieši gribēju teikt, ka skolotāji ir kā, principā, man kā viss ir kā otrās mammas visas un ir ļoti ģimeniska sajūta šajā skolā. Manuprāt, visas skolotājas dos visu, ko viņas var, lai tev ir vislabākā dzīve nākotnē, un viņas atbalstīs tev vienmēr. Labi, paldies. Kurā klasē jūs ejat? 7. C. 7. B. Un kas ir viena lieta, par ko jūs gribētu pateikties skolotājiem? Par pacietību audzināt mūs. Par pretīnākšanu. Paldies. Kas, jūsuprāt, ir visvērtīgākās īpašības Jaunmārpas skolēnos? Viņi ir mērķtiecīgi, neatlaidīgi, lai neteiktu uzbāzīgi. Un viņi zina savu vērtību, citreiz nepamatoti. Tādi aktīvi jaunieši, teiksim tā. Labi, paldies. Mīļi sveicieni skolotāju dienā! Priekšmetu jūs mācat? Interešu izglītības pulciņš spēļu gudrinieks 4. klasēm. Nākiet. Mazie bērniņi. Un vēl ir daudzas foršas lietas, kā, piemēram, iemācīties kaut ko jaunu, ko es nekad nezināšu. Piemēram, dari līdzi man, aiziet. Un kurš jums to iemācīja? Kurš gan cits, kad lūk, un